Bijušās Dagdas pienotavas pagalmā izvietoti vairāki arhitektūras paviljoni. Tie ir nestandarta vides objekti un instalācijas. Te varēs gulēt diendusis, viņš būs ezera krastā nolikts. Ja varēs tur vilnas aitiņā gulēt vai arī šeit. Mēs vēl neesam pārliecināti par nosaukumu, bet viens no variantiem ir šlāfele. Vācu valodā aita ir šāf un gulēt vāciski nozīmē šlāf. Ja sapludina aitu un gulēšana, notiek šlāfele. Mēs jauni arhitekti negribam. Nāc gulies iekšā. Mēs meklējam jaunos materiālus arhitektūrā. Mums ir apnicis visi šie ķīmiskie savienojumi arhitektūrā. Mums ir jāskatās atpakaļ uz sentēvu metodēm, bet neaizmirsīsim par tehnoloģiju. Mums ir tik labas ierīces sataisīt šo te jaunus leņķus, var tās nebūvēsim kā sentēvu, bet var tās mēs mākam 3D uzmodelēt jau stilīgas formas, jaunus meklējumus. Festivālā apvienojušies 40 mākslinieki, gan vietējie no Latvijas, gan arī no Austrijas, Vācijas, Beļģijas, Meksikas, ASV un citām valstīm. Mēs gribējām izveidot vietu, kur cilvēki var sanākt kopā, paēst. Ideja arī izveidot lielu gultu, lai visi var atgulties, atpūsties un labi pavadīt laiku. Šī ir virtuve, kur mēs gatavojam, un visi var ēst. Gatavojot tradicionālo Austrijas ēdienu, varētu teikt, ka tā ir Austrijas pasta vai nūdels ar sieru un cīpoliem. Šis festivāls rosina domāt, jo visas struktūras nav gluži tāda parasta arhitektūra, ko mēs redzam ikdienā. Šī arhitektūra, māksla un mūzika ir tādi meklējumi kopīgi. Un katra pieredze, ko apmeklētājs apskatīs, tas ir tā kāda jauna atmiņa. Mēs jau jūs varam jau veselu nedēļu, jau kojite, kā te strādājot, tagad varam pasavērties, kā tie labi darījāt, jūs savus tos projektus taisīja, zogējāt, visu taisīja. Tā interesantai bija tā pasavērties. Tie labi, tie būs Dagdai pašai atpazīstamība, tīpaši mākslinieki, kad varēs papastostīt, kur ir bijuši, kur tie redzējuši, kādi cilvēki. Tā kā viss iet uz priekšu, vajag raudzēt ko tā jaunu. Festivāla pirmajā dienā atklāti tikai arhitektūras paviljoni Pienotavas teritorijā. Savukārt turpmākās dienas sekos mākslas darbu izstādes autoostā, tirgū, pludmalē un citviet. Pasākuma galvenais mērķis ir rast ne tikai jaunas mākslas metodes, bet arī veicināt turismu nomaļās vietās. Kāpēc Dagda? Tāpēc, ka man vecvecāki Vanda Savicka un Jāzeps Savickis dzīvoja Dagdā. Vecmāmiņa matemātikas skolotāja Dagdas vidusskolā, vecētiņš bija Pienotavas direktors savā laikā. Un tāpēc man šī vieta vienmēr bija tāda maģiska. Es organizēju izstādi Bilbao Defekts, kas ir grupas izstāde un norisinās divās lokācijās. Viena lokācija Pienotavā, otra ir pie Dagdas tirgus. To vietu mēs nosaucām par Dagdas bazāru. Nosaukums Bilbao Defekts ir domājot par to, ka ir tā tieksme vēlēties turismu vai kaut kā lielāku aktivitāti pilsētā, kā tas iespējams ir Dagdā, vai ne, kad ir strauji pēdējos gadu desmitos samazinājies iedzīvotāju skaits un uzmanība, bet šeit ir ļoti fantastisks reliefs un vide un daba. Vairāki cilvēki no Dagdas mums palīdzēja, iedeva materiālus. Arī tas bija interesanti, ka notika sadarbība ar cilvēkiem no šejienes. Mēs izbaudām būšanu šeit. Te ir ļoti skaisti. Mēs izbaudām zaļumus un plašumu. Daba ir ļoti jauka un cilvēki ir jauki pret mums. Izveidotie vides objekti priecēs dagdiešus vēl vismaz 2 sezonas, taču daži paliks uz visiem laikiem. Festivāla organizatori plāno festivālu iedibināt kā ikgadēju tradīciju, par galveno norises vietu atstājot Dagdu, taču turpmāk izmantot plašākas teritorijas ārpus pilsētas.